Esmu Astrīda Znota. Čiekurkalnā nokļuvu ieprecoties. Jau šeit dzīvo no 1979. gada. Tas jau ir ilgs laika posms, vairāk kā 46 gadi. Un šī ir mana vieta, apzinātā dzīves vieta, riktīgi, kur es pieņemu, ka, lai kur es aizbrauktu, lai kur es dotos. Vienmēr gribās uz savu Čiekurkalnu atpakaļ. Māja īpaša pirmkārt ir to, ka ir 101 dzīvoklis. Galā vieninieks, tas jau vien daudz ko nozīmē. 101. Nu, tas ir tāda progresīva uz augšu ejošai, kas arī liecina, ka šī mājā dzīvo tādi cilvēki. Man ļoti tuvi, pazīstami, draudzīgi, progresīvi, labi domājoši. Un šī māja īpaša man ir ar to, kad es nostrādāju Dairadē, Tautas daļumatu un suvenīru ražošanas apvienībā, tieši cenu daļā. Un pirms lielajām pārmaiņām Dairadē vēl paspēja uzcelt saviem darbiniekiem šo daudzdzīvokļu māju. Tā ir celta par Dairades līdzekļiem. Bija domāts celt vēl vienu tādu pašu, kādu viņu māsu, kas spoguļosies tāda, bet sākās juku laiki un to nepaspēja izdarīt. Pēc tam to māju ceļot pietrūka tā kā līdzekļu. Daudzas dzīvokļus vienkārši pārdeva, lai būtu nauda, ar ko māju pabeigt. Paši Dairades cilvēki, kam šeit tikai iedalīti dzīvokļi, viņiem katram bija jānostrādā zināms stundu daudzums, bija jādežūrē. Un es atceros to, man tas skats laikam būs vienmēr acīs, kā es nācu šeit pirkt sev dzīvokli. Un nopirka arī pēdējo brīvo dzīvokli. Un viņš tur ir augšā pēdējā stāvā ar ļoti panorāma, kā saka, diža panorāma man ir. Es redzu Ķīšezeru, Meža parku, ekskluzīvs dzīvoklis izrādās man ir ticis. Tas arī tāds, kā saka, šeit, šajā mājā, es tiešām jūtos, kā savā vietā. Man nekur nav gribējies skriet, kaut ko citu meklēt, mainīt. Kaut gan tajā laikā, kad aizgāju pensijā, es domāju, pārdošu dzīvokli un kaut kur iešu projām uz kādu mazpilsētu, dzīvošu tur. Bet sapratu, nē, man jau šeit viss ir, ko es gribu. Arī klusums, daba, Meža parks ļoti tuvu, jūra tuvu, Ķīšezers un galvenais ļoti daudz cilvēku un draugu šeit, tieši šī vietā. Un arī esmu sadraudzējusies ar mājas iedzīvotājiem. Varbūt ne tā kā baigie draugi, dikti lieli draugi, bet daudz tā kā bijušie kolēģi pat. Un tagad gan mājas tas raksts ir pamainījies no mūsu tās paudzes. Daudz jau ir aizgājuši, nākuši bērni vietā. Bet viņi ir nemazāk draudzīgi, kā viņa prieksteči, vai tur vecmamma vai mamma. Tāda lūk ir tā mūsu māja. Citreiz ir tā, ka negribās nevienu satikt. Citreiz tāds uznāk tāds noskaņojums. Un tad citreiz sēd istabā tās nomākts, kaut kādas domas ne tādas vai ziņa ne tādas saņemta, bet es izejot pagalmā, satieku kādu, sākās sarunas, un ne jau uz 5 minūtēm, uz pusstundu, un tu pats pārmainies. Tā kontakts ar otru cilvēku, kaut kā tevi pataisa tādu pieejamāku, tavas problēmas jau aizmirstās, tu tā kā otrā cilvēkā iedziļinies. Jā, un vēl es pie mājas arī cenšos radīt skaistumu. Lai, kad iznāk cilvēki no mājas, visa šī zaļā zona, viss, kas ir, tas ir manis kopta. Visas dobes, krūmi, viss ir mans darbs.
Tas krūms, piemēram, es viņu pavasarī ļoti apgriezu, un visi domā, nu, tur nekas neiznāks. Nu pat raku apgriezts. Acīs neviens neteica. Bet tagad, skatoties, kā viņš ir uzaudzis, tas bija tā vērts. Nu, tā es te visu satieku. Un sarunas, jā, viņas izvēršas ļoti garas. Es, kad citreiz iznāku pastrādot uz stundu, piemēram, 5 iznāku, redzu, neviena pagalmā nav, nu tā kvalitatīvi pastrādāšu. Bet, ka man tajā ielas galā kāds nāk, tā jau zinu, kad es atgriezīšos nevis pēc stundas mājās, bet ap kādiem 8 vakarā. Bet man nav žēl tā laika īstenībā. Jo, kad tu kontaktējies ar cilvēkiem, tad tā pa īstam esi dzīves. Nu, tāds reāli sevi novērtē, ka tu te esi, ka tev te viss patīk. Tu mīli visu šo, tu karuseli, kurā tu tur svārsties pa vidu. Jo kāda tava attieksme pret cilvēkiem būs, to es esmu sapratusi, ka viss atkarīgs tikai no tevis. Kad tu vari cilvēkā kaut ko uzkurināt, tu vari viņā tā kā piebremzēt, nejundīt neko augšā, un beigās saruna izvēršas ļoti tāda, labestīga. Man jau vīrs smējās tā kā pagalma psihoterapeite. Otram padomus dot ir vieglāk nekā pašam sev un pie tam vēl izpildīt. Tā. Aizejot atejot no aktīvās darba dzīves, rodās brīvs laiks. Un tad tev ir jādomā, ar ko tu viņu aizpildīsi. Un tā jau es ļoti bieži ar vīru apmeklējumu kultūras pasākums Rīgā centrā, teātrus, kino, dažādas pasākums, kādus vien var atrast. Bet ir arī tās periods, kad tas apnīk, un tad tu tā kā esi atēdies mazliet, un tad tu domā kaut ko citu. Biblioteka. Atceries, ka bibliotekā liels kultūras centrs ir biblioteka. Īstenībā, ap kuru viss arī grozās, un kur arī viss sākās. Un es izlasīju, bija informācija, kad runās lekcija būs, runās Kaspars Lielgalvis, tieši nevis jauniešiem, bet senioriem un jaunākiem, vecākiem, kas jūtās, ka var nākt, tas ir priekš viņiem. Mēs vīru aizgājām, apsēdāmies pie liela apaļa galda, tā kā torti visi, kā garnējums uz tortes. Un tad Kaspars sāka stāstīt par savu dzīves pieredzi, ko viņš ir darījis, kā viņš ir atdzīvinājis aizmirstas, pamestas vietas un kā viņas lēnām ir atdzīvojušās. Un tad izrādās, ka viņa ir vajadzīga arī vēl kādam citam, ne tikai viņam vai tiem cilvēkiem, ko viņš ir pratis sapulcināt, bet arī jau tā kā jau tevi spiež laukā no turienes. Tu jau tur esi lieks, tu esi savu darbu padarījis. Un tā es klausījos Kasparu, un tad bija Čekurkalna avīze, kurā bija jāaizpilda anketa. Ko tu varētu piedalīties, kas tevi interesē. Tā anketa bija 2 kilometri gara. Bet nekas, es viņu izgāju cauri, rūpīgi izlasīju, un es gribēju tur, gribēju dējot, gribēju mācīties fotografēt, lasītāju klubā gribēju piedalīties, bet tikai man ir viena problēma. Es gribu visur piedalīties, tikai man organizēt nepatīk. Man ļoti patīk piedalīties, un tad man tas ļoti uzrunāja, tas, ko Kaspars teica. Un es tā ieklausījos, un tā Kaspars aicināja pašiem būt aktīviem, ka ne tikai gaidīt no malas, bet es jau vairāk tā kā gaidīju visu laiku. Un tad nākamoreiz aizgāju uz biblioteku un tikai žurnālus palasīt. Un atkal liktenīgi tas apaļais galds. Es tur apsēdos, lasīju žurnālus, un pienāca Agnese Lietuviete. Un arī uzrunāja. Un jāsaka, viņi burtiski mani ievilka Austras mājā. Varētu neteikt, kad ievilka, bet es viņai iekritu. Jo ejot pa vārtiņiem iekšā, man aizķērās kāja, un es tā riktīgi paklupinājos. Un tam man sanāca smiekli.
Jo dzīves situācijas, kurās es ieeju kaut ko izdarot, saplēšot, nokrītot vai apgāžot, man tās vienmēr izvēršas ļoti labas. It kā zīme, ka slikts nevar iet, un tā zīme rāda, ka ne. Bet bija ļoti labi. Un tā arī sākās no sākuma tā kā likās nav priekš manis un kaut ko gaidīju no citiem vairāk. Tā es iegāju tajā kultūras dzīvē. Ko es ieguvu? Es to jautājumu sev bieži uzdodu. Un liekas, tik gaužām vienkārši atbilde, bet tajā pašā laikā tik tāda kosmiska viņa sanāk. Es nebiju domājis, ka es iepazīšos ar tik daudziem nezināmiem cilvēkiem, kurus es tagad zinu, un man liekas, kā es bez viņiem būtu varējis dzīvot. Visi tie pasākumi, kas tiek organizēti, visi ir tādi piepildīti un sirsnīgi, un man ļoti tādi tuvi. Nav neviens pasākums, kas ir bijis, kas man būtu svešs, vai es tur nebūtu varējis iekļauties. Jebkurš vai lekcijas izzinošās, ka nav tad tur kāda ballīte dārza vai talka, vai izstāde kāda, ko var piedalīties. Tā kā es esmu vairāk, kā lai saka, jā, man tā kopiena un kultūras dzīve parādīja, ka nekas jau aiziet pensijā neapstājās. Ja tikai tu pats neapstājies, jo dzīve ap tevi jau turpinās un iekļauj. Vajag iekļauties viņā. Nevajag tā kā sevi atrunāt, ka nē, tas nav priekš manis, es visu mūžu strādājis, tagad es gribu mieru, man neko nevajag. Bet nē, es esmu it kā bagātinājusies ļoti no citiem, un man liekas, ka arī esmu kaut ko no sevis devusi. Vairāk laikam tādu optimismu citiem un hihināšanu. Man jau tas no bērnība. Esmu pozitīvs cilvēks un ļoti jūtu, kur valda pozitīva aura apkārt. Tur es arī eju. Un tieši tā Čiekurkalna kultūras dzīve un organizētāji, kas to visu dara, viņi ir mani pacēluši citā tādā līmenī. Es tādā jau jūtos tāda nozīmīga. Es neesmu, ka man neviens neievēro. Es esmu pavisam cits cilvēks. Tāda atvērtāka kļūsi. Jā, daudz labestīgāka. Man patīk tas viss, ko es te daru. Un ko priekš manis dara. Jā, un man ir galvenais arī piedalīties, jo es ļoti, ļoti novērtēju tos cilvēkus, kas kaut ko noorganizē un aiziet un ar savu klātbūtni parādīt, ka tu novērtē viņu darbu, ka viņi ir ļoti drosmīgi, jo tas arī bagātina mani gan to cilvēku. Tādas tās manas sajūtas par Čiekurkalnu, par Čiekurkalnu kultūras dzīvi. Es šodien vēl atšķīru Čiekurkalna karti pēdējā žurnālā Čiekurkalna kultūra, kas man liekas vispār ir dievīgs žurnāls. Un es tagad, ja pirmo avīzi es tā kā bišķiņ nonievāju, liels palaks, kur es tādu varu likt, un mani kaut kā tik labi viņa neuzrunāja, bet, kad iznāca Čiekurkalna kultūra 2, tad es to avīzi paņēmu vēlreiz pārlasīju un sapratu, jā, kāds tur darbs ir ieguldīts. Un tas nav nekas izdomāts, lai tā avīze būtu piepildīta, lai tur būtu tēma, bet tas viss ir reāli notiek. Reāli noticis vai notiks, un tad tajā avīzē tagad, tajā žurnālā jaunajā Čiekurkalnas kultūras dzīve numur 2 atšķīra Čiekurkalna karti. Un tad domāju, vai varbūt skaistāka vieta par to, kur mēs tagad esam. Vienā pusē zaļā teika, vienā pusē zaļais meža parks. Ja tev apnīk meži un parki, Ķīšezers, ūdens, jūra un ļoti tuvu centrs, ja, un vienalga viņa paliek tāda zaļā miera ostā. Apkārt it kā viss traucās, brīvības iela, viss notiek, bet šeit mēs esam tādā zaļajā ostā dzīvojam. Ar savu, jā, un mūs ir tik daudz dažādu ēku šeit. Vienīgi, kas mani skumdināja mazliet, ka tanī kartē nebija ražošanas apvienība Dairede māja iezīmēta.
ka tā bija savā laikā ļoti svarīga darba vieta daudziem cilvēkiem. Bija ļoti lieli cehi mums, 22 atsevišķas ražotnes lielas bija. Tā. Es nezinu, kā viņš man tagad ietekmēja mani tādā ziņā, ka man tagad gribas vairāk cilvēkus vilkt iekšā tajā kultūras dzīvē un skaidrot un stāstīt. Un kaut arī mana pat māja gribas, lai tie cilvēki, kas šeit dzīvo, tāpat kā es, it kā saplūst ar to Čiekuru kalnu, nevis nodalītos. Bet pagaidām man tas diezgan grūti iet. Jo arī pasākumi, kas es esmu it kā mutiski runājis un nākus cilvēki nenāk. Jā, tā kultūras dzīve man ir ietekmējis tā, ka man gribas ar to dalīties, ko esmu piedzīvojis, un gribas, lai arī citi to var piedzīvot. Ka tas ir tā vērts iziet no dzīvokļa, no 4 sienām, aiziet cilvēkos. Un tad es padomāju vēl vienu lietu, piemēram, kāpēc tik daudz mana gada gājuma cilvēku nav. Un pārsvarā arī mūsu kultūras dzīvē iesaistās, un mūsu sarunu apļos ir cilvēki, kas ir nesen atnākuši uz Čiekuru kalnu. Tādi tik ilgi, kā šeit dzīvo, es vēl tur dažas dāmas, bet pārsvarā ļoti sen ir atnākuši dzīvot uz Čiekuru kalnu. Un tie ir tie cilvēki, kas mainot laikam dzīves vietu, ir gribējuši kaut ko arī tā paši savā dzīvē mainīt. Bet tie, kas mēs te esam te Čiekuru kalnā iezemieši, kā saka, mēs tā kaut kā arī liekas, ka viss jau tāpat notiek. Mums te tik daudz ir arī bibliotekā pasākumi, tas pats spieds, strops, gada tas katru ik svētdienu ir tas tirdziņš šeit, Krustcelēs. Tā kā, bet tā kultūras dzīve mani tā ietekmējusi, ka man gribas dalīties. Es, piemēram, atkal par to jautājumu esmu domājusi un izsecināju, ka mana paudze, mani paudzes cilvēki, viņi gaida speciālu uzaicinājumu. Ka viņiem neder lietot ne internetā, kur iesi, tur paskatīsies, un tagad skriešu. Tā es jau skriešu. Es skriešu drīzāk tad, ja man būs kāda glītā fiša pie durvīm vai kur. Un tad arī, ja mēs izliksim visās kāpņu telpās, kāda 7 atnāks. Tā bija arī ar pasākumu Austras mājā par Andersena pasakām, kad bija izlikām paziņojumu rakstiskā veidā, kā aicinām uz to Austras mājā. No manas mājas 7 cilvēki atnāca. Tad es sapratu, ka cilvēkiem vajag kaut ko tādu dzīvu. Jo no vienas puses šī pasaule liek mums ļoti no visa distancēties. Koncertus var skaties internetā, izrādes var internetā, dievkalpojumu tiešraidē internetā var skatīties, ēdienu tev piegādā pie durvīm. Un tad es jūtu, ka tomēr valsts tādā ziņā dara ļoti daudz. Kaut tie dažādie pasākumi. Un ja tad nevar cilvēks iziet no mājas, valsts, par to jau ir tā runa, ka valsts iegulda līdzekļus un cer varbūt, ka vēl vairāk, lielāka apmeklētība būs. Teiksim, ka mums šeit bija apkaimes svētki Čiekuru kalnā, tā riktīgi apmeklēts bija tikai pērkona koncerts. Pārējie bija, tā, uz jautājumu zīmes. Ja es, teiksim, rīkot tādu pasākumu un iztērēt lielu naudu, es tā kā būtu vīlusies, ka nav atsaucība, tāda, kā gribētos. Un man liekas, ka daudz, kur ir tas jautājums, kā iesaistīt cilvēkus. Piemēram, tāds labs piemērs bija pasākumiem brošu izstāde KT, kad es varēju arī piedalīties tieši tajā procesā.
Tur galdu kārtošana un tad tāda tā piederības sajūta tieši tam pasākumam. Bet tā, ka notiek tādi pasākumi, piemēram, bibliotekas dārzā es aizēju, apsēžos, noklausos, esmu ļoti priecīga, ka tur tās koncerts ir un ir, kad man gribās kaut ko tur darīt, un ir, kad es vienkārši eju un vēroju, skatos publiku, ko viņi dara, kas viņus interesē, kas neinteresē. Piemēram, es zinu, kad man kaut kā neaizrautu tur kaut ko apgleznot. Vai drīzāk es redzu praktiskā veidā kaut kādu dekoru uztaisīt ar tādu ar rokām vai tur, kaut ko tādu. Jā. Labs jautājums. Ļoti labs jautājums. Nezinu nemaz kā uzreiz atbildēt par deguns saniezējas. Īstenībā tā saliedētība Čiekurkalnā, kad es iesaistījos, man liekas, ka viņa jau ir bijusi, jo tie cilvēki, kas ir iesaista, tie jau ir saliedējušies, un viņi tālāk saliedē pārējos. Ka viņai ir jāturpina tā kustība. Kaut vai dēļ tiem cilvēkiem, kas tiešām ir aktīvi un kas grib kaut ko no sevis arī dot sabiedrībai. Teiksim, lekcijas lasīt, kā mums jau rudenī būs Austras mājā, daudz lekcijas, ko cilvēki vienkārši aiz brīvprātības principa grib padalīties ar sabiedrību. Es domāju, ka ļoti, tagad tā sakot, es varu teikt, ka ļoti vajadzīgi ir saliedētība un zināšana par saviem cilvēkiem, kas dzīvo tavā apkaimē. Jo mūs ir ļoti daudz tādu gudru cilvēku ar lielu pieredzi, kaut vai tur bija ļoti interesanta lekcija par emocionālo vardarbību, fizisko vardarbību, un brīnījos, ka ļoti maz cilvēku atnāca, bet viņa bija tik ļoti gudra un izzinoša lekcija, kad daudzi cilvēki gan uz sevi, gan kaimiņiem paskatītos ar citām acīm. Es domāju, ka saliedētība ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Bez viņas, kas tad nav interesanti. Galīgi nav interesanti. Jo dzīve ir tāda kā teātris, kā spēle, būšana šeit. Ja tev kaut ko piedāvā, tad ir jāpiedalās. Un sapratu vienu, ka nevar gaidīt, ka tevi kāds kaut kur vilks un tā. Vienkārši saņemies un ej. Pat pirmo solīti spēr, un tad būs nākošais, 3., 4. Man tā tieši bija. Pirmais solis bija tās ļoti negribīgs, nākošais ar tās negribīgs, bet pēc tam jau es aizskrēju. Pilnīgi aizskrēju uz katru pasākumu, uz kuru vienas varēja tikt. Un esmu ļoti priecīga, ka tieši to man palīdzēja tā iekļauties, uzzināt daudz cilvēkus, jaunus, tieši tā saliedētība. Ka cilvēki nāca un runāja un iepazīst, pat ļoti skaists pasākums bija Austras mājas pagalmā balle. Un tad tu saprot, cik daudzās profesijās cilvēki strādā un cik viņi ir atvērti un draudzīgi un tas tev tā piepilda, kad negribās, lai tā balle beidzās. Tu visu vakar sēdēt tajā dārzā. Un tā arī balle beidzās ar dziedāšanu. Bija ļoti jauks vakars. Tā kā paldies par to arī visai kopienai un saliedētībai, jo bez tās jau nebūtu nekas tāds. Bet es esmu ar mieru visur piedalīties. Kur vien man aicina, esmu gatava iet.